Viena no Bauskas pils zālēm šajā nedēļas nogalē ikvienu apmeklētāju pārsteidza ar neparastu krāšņumu un posmi. To radījusi mākslinietes Edītes Pauls Vīgneres izstāde Koronetes. Tas ir ļoti krāšņas galvasrods, kas ataino renesanses laikmetu, kas māksliniecei ir ļoti tuvs. Un man jau renesans ir mana mīlestība, un tad es domāju, pamēģināšu. Es jau teicu, 1 vainadziņš, 2, 3, beigās es iekaršu. Līdz savai jubilejai uztaisīja 75. Bauskas pilī atklātajā izstādē apskatāms jau 81 vainadziņš, un pēdējais tapis tikai dažas dienas pirms izstādes atklāšanas. Cik kilogramu pērlīšu un dažādu krāsainu akmentiņu izlietots Edītes kundze gan nevar pateikt, jo skices un maketu savām koronetēm netaisot. Es tā katru reizi, kad es sāku kaut ko veidot, tad es tikai eju kaut ko nopērku, vai kāds kaut ko atstāja, iedod, vai tādā veidā, bet bez zīmējumiem. Es improvizēju vienkārši. Katram vainadziņam un diadēmai dots arī savs nosaukums, bet, lai sīkos pērļu rakstus labāk varētu izpētīt, krāšņu izstādi papildina Valda Ošiņa fotogrāfijas. Es zinu, ko nozīmē izšūt vienkāršu tautas tērpa vainadziņu, bet tas, kas te ir ielikts, kāda doma, kāda filozofija, kāda pacietība un vispārējais, tas ir apbrīnas vērts. 16. gadsimtā sievietes nesot staigājušas bez galvas segas. Vienkāršajām sievietēm tā bijusi aube, bet dāmas rotājušas arī cepurs. Kur lielākoties bija rotāti vai no ārkārtīgi bagātīgi izšuvumi, ko papildināja dārgakmeņi, ko papildināja pērles, un tas tiešām tuvojās kam tādam, kā patreiz Vīgneres kundze savā iztēlē redz. Izstāde Koronetes būs apskatām līdz jūlija beigām, kad to nomainīs pastāvīgā krāsnes podiņu kolekcija.